Es sasniedzu briedumu un kļūstu vecāka. Jā, es ilgojos joprojām pēc Dieva zīmēm un brīnumiem un ilgojos redzēt, ka vienkārši no ratiņiem ceļās augšā vēži izskrīt, vēžus izvēm jārā un tā tālāk, ko mēs esam lasējuši un daži no mums ir piedzīvojuši. Bet, jo es kļūstu vecāka, es varu teikt, kungs, ja es arī visu to neredzēšu, ja arī tas viss manā dzīves laikā nenotiks, tu man esi. Tu esi tas pats vērtīgākais. Habakuks saka, ja neziedēs un ja nenesīs augļus, tik un tā es gribu palikt pie tevis un tevis slavēt un no tevis neatkāpties, jo mīļie, mēs reiz es un tu stāvēsim Dieva Tēva soļa krēsla priekšā, un jā, mums ir starpnieks un aizstāvis viņa dēls Jēzus Kristus, un mēs tomēr, mums būs jādod norēķins par savu dzīvi, un tur būs citam uzslava, un citiem nebūs uzslava, un es gribētu palikt uzticama līdz galam. Un varbūt ir tā dzīvē, ka Dievs savā tādā visredzībā un viszinībā kādas lietas mūsu dzīvē vai no aiztur, vai nedod, jo viņš zina, ja mums viss tā būtu pēc kā mēs ilgotos, vai mēs viņam palikt uzticami. Viņš pazīst mūsu sirdis. Tādēļ mums ir iemesls vienmēr viņu slavēt. Vienmēr viņu slavēt. Vienmēr viņu slavēt. Es vakar biju dievkalpojumā un līdzīgi runāšu ar jums arī līdzīgu vārdu šajā dienā, šajā dievkalpojumā. Un arī ar jums gribu līdzdalīt, iespējams kādu no jums šo liecību dzirdēja. Kristīgajā radio tikšanās ar klausītājiem bija viena latviešu sieviete, kur strādā Norvēģijā, vai kāds zina, par ko es runāju. Un ir tā, ka Dievs runā vispirms, es ticu caur savu vārdu, viņš runā caur svēto garu uz mums, viņš runā caur sapņiem, tā ir rakstīts, viņš runā caur praviešiem, lai Dievs dod, ka mēs visi varētu pravietot, kā Pāvils saka, lai mūsu draudzē celtos pravieši un mūs varētu iedrošināt, pamācīt un tā tālāk, kā Dieva vārds saka, ka visas tās dāvanas darbojās, ka dziedināšanas dāvana izlējās pār mums, ka ļaunu garu pasīšanas dāvana, lai mums nav tā jāsitās, tā kā tukšu gaisu mēs dažreiz sitam, tā ir, vai nebūsim atklāti. Bet gribu teikt tikai tādēļ, ka tad, kad es šo liecību izstāstīju un auditorijā bija līdzīgi cilvēki kā jūs tik daudz apmēram, ja? Bija diezgan daudz. Un tad, kad es pēc šīs liecības uzdrošinājos pajautāt, cik no jums no rīta lūdz Dievu, pacēlās, man liekas, tikai kāds 3 rokas. Un es izstāstīšu īsi vispirms šo liecību, ka šī sieviete, diezgan jauna sieviete, viņa liecināja, ka viņai bija muguras problēmas, tur zinām iemeslu dēļ, un tās muguras problēmas nevarēja izārstēt, un viņa nevarēja pat grīdu izmazgāt, pieliekties ar pirsti tik tālu, lai izmazgātu, un šeit viņai visi biznesi sabruka, un viņa aizbrauca uz Norvēģiju, ieguva arī papildus savai jurists izglītībai, medicīnas izglītību un sāk strādāt Norvēģijā par medmāsu. Un darbs bija visai grūts un grūtāks nekā viņa bija iedomājusies, un viņa dzīvoja diezgan tādā nomaļā vietā. Un viņa saka, Norvēģi tā nemaz nepieņem sveštautiešus, un viņa bija diezgan vientuļa, vīrs bija palicis šeit Latvijā. Viņa saka, un es burtiski kaucu Dievu priekšā un raudāju savā vannas istabā un savā istabā un saukdam, ļoti ilgu laiku, Dievs, kāpēc tu man nedziedini? Jo viņi ticēja, ka Dievs var dziedināt, un mēs arī ticam, vai ne? Es arī ticu, ka Dievs ir dziedinātājs. Un viņa teica, kādā reizē, un viņa to nevar izstāstīt, jo mums arī grūti ir izstāstīt, kā ir tad, kad Dievs uz mums runā. Viņa teica, man lūkšanā bija tāds sajūta, ka Dievs bija tā kā muguru man pagriezis, un tajā lūkšanā viņš pagriezās ar seju pret mani, citādi pagriezās un teica, tu man nepatīc.
Un šokējoši tāds vārds no Dieva dzirdēt ir. Viņa teica, un es visu laiku domāju, es esmu taču tik laba kristiete, un mēs taču par sevi tā domājam, vai ne? Ja pareizi visu darām un godīgi dzīvojam un tā, daudz maz esam, nākam dievkalpojumā un daudz maz lūdzam, un jūs saprotat, jā? Tad mēs taču tā par sevi domājam. Es taču esmu godīgs cilvēks, diezgan labs kristietis. Un, kad Dievs pēkšņi saka, tu man nepatīc, protams, ka tas ir nevien pārsteigums, bet arī šoks. Un Dievs teica, labi. Šī saruna, garā, ja, cilvēks zina, ka radītājs uz viņu runā, vai ne? Tāpēc, ka mēs esam viņa radījumi, un tāpēc es arī saku, tad, kad Dievs uz mums runā, nevar pateikt, bet mēs to atpazīstam. Mēs zinām, ka Dievs mūs norāda, liek kaut, mēs vienkārši to zinām. Un tad viņi arī zināja, un viņi teica, Dievs teica, tu saņemsi savu dziedināšanu, pēc gada tik ilgi lūdzu, bet celies no rīta un lasi Bībeli. Viņa domājas. Viņai acīm redzot agri jāceļas un darbs pietiekami smags un svešā zemē un atbildīgs. Un viņa saka, labi, Dievs, 10 minūtes. Nē, 10 minūtes par maz. Pusstundu. Viņa domājas, es nezinu, cikos viņai jāceļās, bet tik agri jāceļas. Bet labi, dziedināšana tā gribas, vai ne? Iztaisnot nesāpošu muguru staigāt. Viņa saka, un viņa sākus tiešām pirms darba celties un pusstundu lasīt, un droši vien arī tur bija lūkšana. Un tad, kad es viņai jautāju, kad viņa saņēma to dziedināšanu, viņa saka, viņa konkrēti brīdi neatceras, bet atbraucot uz Latviju un aizejot pie ārsta, ārsts pateica, jums tur nekā nav. Tur kaut kāds nosprostojums bija, nervu vai kaut kas tam līdzīgs, ka tur nekā nav, viss ir kārtībā. Un tad es devos mājās un pārbaudīju, mazgāju grīdu to, ko es nevarēju saliekusies izdarīt, un es varēju. Un Dievs viņa ir saņēmusi dziedināšanu, Dievs ir uzticams. Un es esmu savā dzīvē, un es to saku jums, un jūs daudz no tā, jo zināt, ja Dievs kaut ko saka mums, ja viņš saka, tu dabūsi to, vai es paklausīšu to lūkšanu, bet es gribētu, ka tu dari to un to. Un mums ir grūti darīt. Mūsu miesa vienmēr, miesa ir vienmēr pret garu. Ja? Tā ir rakstīts, un mēs to piedzīvojam. Un ja mēs nepaklausām, mēs varam izstieptamies lūgt. Ja? Un mēs varam pat gavēt, bet ja Dievs ir teicis kaut ko darīt, tad viņš pie tā vārda arī paliks. Vecāki, mammas, jūs taču saviem bērniem sakat, bērniņi, dēliņi, izdara to un to vai meitiņi, ja? Un tad tu dabūsi kaut ko, tas tāds darījums tagad. Un viņi aiziet un spēlējās, neizdara un atkal nāk pie jums, saka to pašu, jā, un iedod man to, bet izdara to un to. Ja tu esi gudrs vecāks, tu pastāvēsi uz savu, vai neko tu esi teicis. Un līdzīgi mūsu debesu tēvs, ja? Un ziniet, Dievs runā caur vārdu un caur to visu, ko es minēju, Dievs runā arī caur cilvēkiem, caur liecībām uz mums. Un man daudzkārt ir tā, ka es intervēju kādu cilvēku, un Dievs, tas cilvēks neko nenomana, bet Dievs patiešām uz mani runā caur šo cilvēku. Un pagājušajā vasarā Dievs vienkārši teica, atvaļinājums tas turklāt vēl bija. Es gribu, lai tu celies 5 no rīta un lūdzi. Atvaļinājumā 5 no rīta. Un es izturēju, kādu laiku izturēju 5 no rīta, un es atslīgu atpakaļ, godīgi sakot. Un šajā reizē, caur šo sīvieti, Dievs uz mani runāja. Tu dažas lietas, tu netiks tālāk, dažās lietās, ar kurām, nevis lietās, bet arī garīgās lietās, tu netiks tālāk. Pirms to atkal neatsāks, to Dievs vienkārši runā. Un tad es lūdzu, un tas ir normāli, kad kristieši pirms darba, kad viņi dodas uz darbu, viņi ieskatās vismaz Bībelē, ka viņi lūdz. Un kad vakar šie daži cilvēki tikai pacēla rokas, es netiesāju, bet tas norāda tādu mūsu vispārējo kristīgo tādu atmosfēru vai attieksmi, ka tikai kādu cilvēku diezgan lielā auditorijā pacēla rokas, tad es pēc tam mājās domāju, jā, mēs nākam uz dažādiem
tas bija lūkšana tīkls. Mēs dažādiem nākam uz sevišķi dziedināšanas dievkalpojumu, un es saprotu tos cilvēkus, kas nāk, bet mēs kļūstam par tādiem patērētājiem kristiešiem arī, vai ne? Dievs grib attiecības ar sevi. Es pat baidos tagad jums te aicināt pacelt rokas, lai jūs paceļat rokas, cik no jums pirms darba no rīta ceļaties un lasāt Dievu vārdu un lūdzat. Jā, bet mēs varam aizbildināties, bet es taču varu to darīt pusdienas laikā, vakarā, bet ziniet, no rīta piecelties, tas ir upuris. Vai ne? Tas ir upuris. Nav tas nekāds upuris. Dažam nav. Man, piemēram, ir. Ir. Pārsvarā jau ir, vai ne? Upuris celties no rīta agrumā. Jums, Māra, nē? Nē. Slavu Dievam. Tas tāds ievads bija. Un vēl tāds iedrošinājuma vārds, kas man uzrunāja, ko es arī vakar, ir kādi jautājumi vai kādas lietas, par kurām mēs ilgi stāvam Dievu priekšā. Ir tā? Ir jums tā? Ir. Ja, un liekas, tu celies no rīta, tu lasi Dieva vārdu, tu pat gabē, tu dari visu, ko Dievs prasa vai aicina tevi darīt. Viņš parasti aicina darīt mūs, paklausīt viņam, un liekas, nekas nenotiek. Un ir tāds sajūta, ka Dievs savu vaigu ir apslēpis. Ja? Ir tā? Ir tā. Tā, ka liekas, Dievs ir apslēpis. Dievs paklaus citas lietas, bet kādās viņš apslēpis savu vaigu. Viņš tā dara, bet tas nenozīmē, ka viņš nezina. Viņš kārto tavas lietas, jau varbūt 5 soļus uz priekšu. Tas ir, piemēram, Rutis grāmatā mēs varam redzēt. Naomi aiziet ar savu vīru, saviem 2 dēliem uz Moaba zemi, ja? Un visi nomirst, un liekas, vispār Dievs apslēpis savu vaigu no viņas ir. Bet viņa ar Rutu atgriežās atpakaļ, un Dievs jau tur kārtoja 7 soļus uz priekšu. Tad, kad Dievs apslēpis savu vaigu no mums, tev ir jābūt pārliecinātam, ka Dievs tev nav atstājis, viņš tavā dzīvē aiz tā priekšskara, ko tu neredzi, kārto tavas lietas. Anna tālāk, 1. Samuela grāmatā, ja, viņa gadu no gada iet tā kunga kalnā, un viņa lūdz pēc dēla, un liekas, Dievs ir savu vaigu apslēpis no viņa. Un tur rakstīts, un Dievs aizslēdz viņas klēpi, un viņai likās, Dievs slēpjās, neatbild no viņas. Bet tad, kad laiks bija pienācis, Dievs atvēra viņas klēpi un radās šis Dieva vīrs, pravietis, ja? Dievs zināja laikus, viņš liekas apslēp vaigu, bet viņš dara. Vēl pēdējais. Atcerieties, kā Jāzeps, būdams Ēģiptes zemē, atnāk Kanānas zemē izceļās bats, atnāk brāļi bez mazākā brāļa. Un Mūzes ir ietērpies visā eģiptiešu apģērbā, un viņš ir apslēpis tādajādi savu vaigu no saviem brāļiem. Brāļi viņu nepazīst. Un viņiem tur saruna, un viņš jautā, vai ir vēl kāds brālis, un tad atnāciet ar jaunāko brāli, kas bija patiešām viņa brālis no vienas mātes. Un viņi atnāk, un tad mēs zinām, kas notiek. Tur šīs dāvanas, un Benjaminām laikam 5 reizes vairāk, un es neiešu uz to pusi, atkal uz Izraēlu pusi, bet šis Benjamins simbolizē šodien šīs mesijāniskās draudzes, ja? Mazākais brālis, un liekas, visvairāk viņiem ir atklāts, un tā, bet viņi visi atnāk. Un tad notiek tāda ģimenes burtiski drāma, vai kas, viņš izsūta visus eģiptiešus ārā, viņš paliek kopā ar savējiem, un viņš novelk viņiem atklājās. Ja? To mēs vēl gaidām, tas ir attiecināms arī uz laiku beigām. Un Izrēlam šodien ir mūsu dēļ, lai mēs varētu ieiet. Viņiem Dievs ir, viņiem ir aizsaks, tā kā Izrēlā rabīni saka, šodien rabīni saka, Dievs tā kā noslēpis savu vaigu no viņiem. Un tas tā ir.
Viņi dzirdēdami nedzird, klausās un nedzird, un skatītamies neredz. Un mums nav ko vainot viņus par to, mums jālūdz par mieru, un lai Dievs atklājās, tāpēc, ka tas Dievs ir, jā. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir atstāti. Dievs jau zina šos soļus uz priekšu. Tas bija ievads. Es ticu, ka jūs arī no šī ievada kaut ko ieguvāt, bet mēs šodien runāsim par Dieva bijību. Un es nezinu, mēs visi vienādi šīs kartītes izvilkām ar vienādiem tekstiem? Nē, dažādiem, jā. Man ir labs, iedrošina man runāt, jums visiem labi. Niecība to nepaturi ne rokā, ne sirdī, bet Dieva vārdu to nelaid vaļā, tad tu dzīvosi, tad tu pacelsies pāri ikdienai. Dieva vārdu to tu nelaid vaļā, tad tu dzīvosi. Dieva vārds. Un mēs runāsim par Dieva vārdu, un es tā domāju, un nevis domāju, bet es pati daudz tādā koncentrētā veidā par Dievu bijību nemaz neesmu dzirdējusi, bet ir vērtīgi dzirdēt. Ja? Dieva bijība. Mūsu latviešu bībelē ir rakstīts Dieva bijība, angļu valodā un krievu valodā. Angļu valoda tik labi nezinu, bet tik daudz jau varēja sameklēt un iztulkot, ka tur arī rakstīts bailes no tā kunga priekšā. Un krievu valodā jūs man atvainojiet, es domāju, ka mēs nevienas tik ļoti šo valodu nenīstam, ka mēs nevarētu dažkārt viņu paklausīties krievu valodu, vai ne? Nu, dažas, ja, mēs varam. Jo krievu valodā, tā ritīgi bībelē ir, man patīk. Straha Božī, tur ir rakstīts. Straha Božī, visur, kur mums ir Dieva bijība. Man liekas, interesanti, kādēļ mūsu latviešu tulkojumā šī bijība, varbūt bailes no tā Dieva, šīm bailēm ir tāda negatīva. Varbūt negatīvi liekas, bailes. Bailes varbūt arī mēs vēlāk skatīsimies, kas nav bailes Dievu priekšā. Un tur šī arī negatīvais vārds par bailēm. Bijāšana, varbūt labāk būtu bijāšana, ja? Mēs bijājamais Dievs. Mēs šodien apskatīsim, kas ir Dieva bijība, kāpēc tā ir tik ļoti svarīga Dievu ļaudīm. Beigās, kā iegūt Dievu bijību, vai mēs ar to piedzimstam, un beigās kādus ieguvumus dod Dievu bijību. Tas jau ir tas viskārdinošākais. Mums jau gribās ieguvumu. Tad, kad mēs strādājam, mums gribās ar ieguvumu, mums gribās algu. Kad mēs sējam, tad mums gribās ražu, vai ne, Jolanta? Lai Dievs svētī tevi, un Dievs ir apsolījis, ka viņš darīs atšķirību tiem, kas viņam kalpo un kas viņam nekalpo. Un ja visi lauki apkārt, mēs zinām, kāda lieta ir un viss, tad pasludini šo Dievu vārdu. Atrod Dievu vārdu un sludini saviem laukiem, jo Dievs ir apsolījis. Ja? Viņš ir apsolījis. Ja tu dod, tad viņš nedos, ka circeņi, sirmeņi un lietus tavus laukus tā izbojā, ka tev raža nav vairāk. Ja, viņš ir uzticams, viņš svētīdams svētī tos, kas viņam kalpo. Tātad Bībelē par Dievu bijību ir rakstīts ārkārtīgi daudz. Amen. Dievu bijība, straha Božī. Mēs nevaram ignorēt to, ko Bībele saka, jo mēs nožēlosim. Pienāks viens brīdis, kad mēs nožēlojam nevis tajā dienā, kurā mēs visi nonāksim, bet jau šodien. Mēs zinām, ka daudzkārt, kad mēs dzīvē bez Dieva bijības kristieši būdam pieņemam lēmumus, bez Dieva vārda, sākumā viss var izskatīties ļoti rožaini, bet pēc tam mums nav bijuši šī bijāšana Dievu priekšā vai viņa vārda. Vārds saka kaut ko slikti, bet mums šķiet, ka mēs esam tik gudri, un mēs, gan jau. Un pienāk laiks, ka mēs to nožēlojam. Vienkārši tā notiek. Ko tu sēji, to tu nopļauj. Ja? Bijība vai tādas bailes, veselīgas bailes Dievu priekšā ir ļoti, ļoti laba lieta. Šim bauslim, ja tā varētu teikt, ir lieli apsolījumi.
un tam ir ļoti liela svētība. Ja? Apsolījuma un svētība. Visklasiskākais, droši vien, ko mēs visi, protam, nocitēt, ir, kas ir gudrības sākums? Dievbijība vai strahu Božī pret Bogam. Tas ir visas gudrības sākums. Un ja mums ir gudrība, ja kādam cilvēkam ir gudrība, kā veidot biznesu, kā veidot attiecības, kā veidot ar cilvēkiem vai ģimenē, viņam ir svētība, vai ne? Tā visas sākums ir Dieva bijāšana, tā saka tavi raksti, svētie un mana bībele. Un tādēļ mums nav jābaidās no šī vārda bijība vai, bijāšana Dievu priekšā. Kādu vietu bijībai vai bijāšanai ir jāieņem katra ticīga cilvēka dzīvē? Kāda vieta? Un tagad mēs sāksim iet pie rakstu vietām. Tas būs 19. psalms, sākumā 10. pants, 19.10. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi, tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Strah Gospodin čist. Bijība tā kunga priekšā, šķīsta, tā mūs attīra, ja? Tā glabā mūs tīrībā un šķīstībā. Saprotams, kad mēs to kungu vārdu ņemam vērā, kad mēs ne tikai klausāmies, bet dzīvojam, tā mūs tur mūsu dzīves tīrībā un šķīstībā. Un šeit ir rakstīts, bijība pastāv mūžīgi. Bijība ir bijusi, ir un būs Dieva tautas atšķirības zīme. Amen. Bijība ir bijusi, būs, ir un būs Dieva tautas vai kristiešu Dievu bērnu atšķirības zīme no pasaules. Pasaule Dievu nebijājās šodien. Viņi dzīvo pēc savas pārliecības. Viņi dzīvo pēc savām iegribām un kārībām. Mēs dzīvojam pēc Dieva vārda, jo mēs bijājamies to kungu. Ar to mēs vienmēr atšķirsimies. Tādēļ mēs arī daži no mums ir tikuši vajāti, un daži mums tiek vajāti, un daži no mums tiks vajāti. Visi, kas dievbijīgi vai šķīsti grib dzīvot, ko Dievvārds saka, tiks vajāti. Normāla parādība, mīļie. Ja? Tad mums ir gods, tad mums ir atzīšana pie tā kunga. Mums nav varbūt atzīšana pie pasaules. Viņi mūs izsmē, bet ziniet, viņi mūs varbūt var izsmiet, bet viņi mūs respektē. Viņi skatās uz mūsu dzīvi, un ja viņi redzēs, ka šī Dieva bijība vai bijāšana vai Dieva vārdu turēšana autoritātei mūsu dzīvē izpaužas, viņi mūs cienīs. Viņi var mūs, ir šīs divas nesavienojamās īpašības ienīst un tajā pašā laikā cienīt. Bet tas notiek, jo tādā veidā mēs nesam Dievu liecību par Dievu. Salmana pamācības 23:17. Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā, jo dienas paliek bijāšanā tā kunga priekšā. Citiem vārdiem, tur ir rakstīts, pirmais bija pastāv mūžīgi, neviek, mūžīgi, debesīs arī mūžīgi, Dievs ir mūžīgs, un šis otrs pants, lai mēs neiekarstam pret grēciniekiem, bet dienu no dienas, tas ir šodien, rīt, dienu no dienas paliekam bijāšanā tā kunga priekšā, citiem vārdiem, lai mūsu dzīvē nav tādu periodu, kad mēs izkrītam ārā no šīs Dieva bijāšanas, vai kad mēs pazaudējam šīs bailes Dieva priekšā. Ziniet, kas notiek?
Dievvārds saka, taisnais krīt 7 reizes, viņš ceļās atkal augšā, un paldies Dievam, ka tā ir, un ka mums ir aizstāvis Jēzus. Un ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns, un mums piedod. Bet tajā brīdī, kad kristietis grēko, tajā brīdī viņš ir izskritis no šīs dienu no dienas, palikt bijāšanā tā kunga priekšā. Manā dzīvē tā ir bijis. Jā. Tad, kad es esmu nepareizs lēmums, un tad, kad es domāju, es esmu, ne jau pasauli, bet kristieši arī tā dara. Un es arī bišķiņ tā izskāpšu no tās robežas ārā. Es esmu pazaudējusi bijāšanu kunga priekšā. Un tā kā es jums sākumā teicu, āgri vai vēlu, mēs par to samaksājam. Mēs tādā veidā arī pieredzi iegūstam, bet Dievs jau gribētu, lai mēs tiešām tā uzticamies viņu vārdam, ka mēs neeksperimentējam, vai ne? Āmen. Kas tad ir bailes vai bijība? Ja noskaidrosim arī to, kas nav bailes, bailes Dievu priekšā, noskaidrosim. Citas starpā es dzirdēju viens Dieva vīrs, liecināja par to, viņa dzīvē bija tāds cilvēks, viņš sastapa, kuru sieva, viņam bija tuberkuloze, tas jau bija pēc Pirmā pasaules kara laikam, viņam bija tuberkuloze un viņa sieva 10 gadus lūdza par viņu 10 gadus dienu no dienas, lai viņš tiktu dziedināts. Un kādā dienā pēc 10 gadiem vīrs savā guļamistabā, un viņa bija viesistabā, un viņš klepoja un spļāva asinis ar tuberkulozi, laikam tā ir vēl toreiz, kad viņa bija. Un viņa atkal savā viesistabā lūdza Dievu, un Dievu gars viņai teica, pasludini dziedināšanu. Un viņa pasludināja. Viņš nestāstīja kādus vārdus, viņa pasludināja, un tajā brīdī tas viņas vīrs saņēma absolūtu dziedināšanu. Es domāju, kāda izturība 10 gadi. Un tad šis vīrs teica, es ne no kā vairs nebaidos. Dievs man ir atbrīvojis no visām bailēm. Un šis Dieva kalps teica, nekad tā nesakiet. Viņš atbrīvo no visām bailēm, bet Dievs nekad tevi neatbrīvos no bailēm Dieva priekšā. Nekad. Un šis vīrs beidz bēdīgi, viņam kājā sākās gangrēna un noņēma kāju, viņš ir mūžībā pie tā kunga, ja? Bet tas man arī tā iespiedās atmiņā tā, nekad mēs nevaram būt, es ne no kā nebaidos, es ne no kā nebīstos. Mums ir jāpatur vienmēr, ka mēs bīstamies to kungu, jo viņš ir bijājams Dievs. Viņš nav kaut kāds kabats dieviņš, ja? Kur iebāzt kabatā un pēc vajadzības izvilkt ārā un viņam uzstādīt savas prasības, vai viņš ir bijājams Dievs. Ko viņš dara, ko viņš grib, to viņš izdara. Viņš ir suverēns Dievs. Amen. Tas attiecas arī, mēs zinām, es zinu teorētiski, ka Bībelē ir logos, viņa brūcēs mums ir dziedināšana. Bet dzīvē es esmu sastapusies, es esmu lūgusi par cilvēkiem un stāvējusi, un mēs esam apliecinājušas, un cilvēks ir nomiris. Un bijis ir ārkārtīgi grūti, ja? Bet noslēpumainās lietas pieder tam kungam. Amen. Un šodien es esmu uzmanīgāk, lai es pie kāda pilnīgi bezcerīga cilvēka iet un viņam pateiktu, tu tiksi dziedināts. Jā, Bībelē tā rakstīts, bet pirms es neesmu saņēmusi remu, ka man ir atklāsme par to cilvēku. Es esmu piesardzīgāk. Jā, bet tas nenozīmē, ka Dievs nedziedina. Viņš dara, ko viņš grib un kā viņš grib. Jā? Un es ticu, ka dziedināšanas svaidījums, kā viņš izlējās 48. gadā, kad cēlās tādi kalpotāji kā Katrīna Kulmana, un tur Orals Roberts bija, un tur arī pie tās pašas Plejādes ir Hunteri, un ļoti, ļoti daudz Amerikā. Un tas bija dziedināšanas svaidījums. Es ticu, ka tāds izliesies. Mēs lūdzam par to, jā? Bet Dievs dara kā gribēdams, un pagājušā nedēļā man kāds cilvēks piezvanīja, un cits starpā viņš teica, izstāstīja liecību, ka kādā draudzē
kādā vienkāršā darbdienas vakarā, kur draudz pulcējās kopā un nemaz tik daudz cilvēku nepulcējās, ka es kaut ko tādu neprecīzi nepateicu, bet tas viss kopumā būs pareizi, ka atnācis vīrs, kuru sieva ir tik slima ar onkoloģiski, ka onkoloģijas centrs vairs neņem viņu pretī. Un es nezinu, vai viņi bijuši pat īsti ticīgi. Jā. Un tur brāļi vai kāds jauns brālis ir aizlūdzis par matēriju kabatslakatiņu. Un vīrs sievai ir aiznesis mājās, un tas cilvēks, kas man to stāstīja, teica, šī sieviete pēc 3 nedēļām bija pilnīgi dziedināta. Ja? Slavu Dievam! Un man bija jādomā par to atkal no jauna. Suverēns ir Dievs. Tas, ka kādu nedziedinās, un ka tiešām, un arī draudzēs mēs cilvēki, ja? Un mēs esam stāvējuši, un mēs esam visu darījuši, ko mēs esam sapratuši, un cilvēki aiziet. Tas nevar būt kavēklis tam, ka mēs nedarām to tālāk. Jo ne jau tas salvetīt vai lakatiņš vai kaut kas, bet Dieva spēks, Dieva visredzība vai Dieva zināšana ir tā, un mēs turpināsim lūgt par slimajiem. Un mazliet atkal novirzējos, bet atpakaļ iesim pie Dieva bijības vai pie bijāšanas Dieva priekšā. Kas nav bailes Dieva priekšā? Pirmkārt, tās nav dabīgas bailes. Zinām, kas ir dabīgas bailes? Ja? Maziņš bērniņš, kuriem te maziņi tikko bērniņi, viņi gandrīz nebaidoties zīdainīši ne no kā, tikai no laikam skaļiem kliedzieniem, skaļu trokšņu un vēl kaut kā, ja? Jo bērns pieaug vairāk un cilvēks vairāk sāk viņam dabīgās bailes atraisīties, un tas ir normāli. Dievs ir mūsos ielicis dabīgās bailes. Mums ir, tas būtu nenormāli, ja mums nebūtu baila no liela augstuma lejā un nosisties. Ja? Tās ir dabīgas bailes, un jūs saprotat, par ko es runāju. Un ja mazam bērnam vai ir tādi bērni, kuri nejūt sāpes, ja viņiem zūd šīs dabīgās bailes, viņi iet un visur sasitās, tupi par kaut kādu slimību sauc, vai ne? Un tas jau ir, par to ir jālūdz, vai tur nestāv ļauni gāri aiz tā visi, ja? Bet dabīgi ir, ka mums ir dabīgas bailes. Šobrīd es runāju par to, kas nav bijāšana Dievu priekšā, kas nav bailes, ja? Tās nav dabīgas bailes. Tātad tas nav bailības gars, kur Timotejam 2. vēstulē Timotejam 1.7 rakstīts, viņš mums nav devis bailības garu, ja? Bet spēka, mīlestības un skaidra prāta vai savaldības garu. Tās bailības gars, tās ir demoniskas bailes, ja? Demoniskas bailes, kāds nedod Dievs, vai kāds jūs esat atbrīvots no demoniskām bailēm? Slavu Dievam, ka neesmu piedzīvojuši, bet mēs par tādiem cilvēkiem esam lūguši, ja? Kur ir baila, un tu saproti, ka tās nav dabīgas, ka tās ir ļaunu garu izraisītas bailes. Tas nav strah, tā nav bijāšana Dievu priekšā, šīs bailes nav tās. Tālāk tās ir bailes Dievu priekšā, nav reliģiskas bailes. Ziniet, ir arī reliģiskas bailes. Un Jesajas grāmatu atveram, Jesajas 29.13. 29.13. Jesaja 29.13. Un vēl tas kungs ir sacījis tādēļ, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no manis. Un viņu bijība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraša. Tur arī viņš min. Bijība, bijāšana manā priekšā nekas nav. Tas ir cilvēku iemācīta ieraša tikai. Ja? Un ja es to citēju Mateja evaņģēlijā 15. nodaļā. 15. nodaļa, Mateja evaņģēlijas 15. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 15. nodaļa, 5, 9, 7, 9, 7. Jūs liekuļi, viņš saka, Jesaja
tas, ko Jesai, ko mēs nolasījām, 3:29. Jūs liekuļi, Jesai ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no manis. Bet velti tie mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Un viņš saka, Jēzu, nu viņš nav tāds. Mans priekšnieks saka, viņam tas uķi, viņam tāds teiciens ir, jā? Viņš nav tāds, tikai, viņš tas nosauc par liekuļiem, jūs liekuļi, jūs oģu dzimums, jūs ar te manu nāmu esat pārvērtuši par tirgošanās nāmu, jā? Viņš nav tāds tikai, kas galviņas glaudēja, viņš redzēja cauri cilvēkiem. Un šeit viņš saka liekuļi. Un liekulis nākot no grieķu vārda, valodas vārda, kas nozīmē aktieris. Tu tēlo, tavas sirds ir tālu no manis, tu ārēji, tu esi aktieris. Un reliģiskas bailes cilvēku burtiski grūž uz likulību. Ja? Ir dzirdēts, dažās konfesijās, tu nedrīkst mest to ārā, tad tev būs, tad būs sods. Bet es nemaz nerunāšu par reliģiskām konfesijām, bet jūs arī būsiet dzirdējuši, ka ļaudis cilvēks baida, ja tu aizies no šīs draudzes projām, tad tu nesaņemsi dziedināšanu, piemēram. Un tā ir reliģija. Tā ir reliģija, mīļie. Amen. 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 Jā, tā ir reliģija. Un tās cilvēku grūž bailēs. Un tas, zināmā mērā, viņus padara par liekuļiem. Viņu sirds ir tālu prom varbūt no tās vietas. Viņš ir citur būt, vai Dievs pat viņam ir parādījis, ka viņam jābūt citur. Bet šo lāstu vārdu dēļ viņš tur uzturas. Reliģija, Dievs nemeklē mūsos to. Viņš nemeklē, ka mēs ieejam baznīcā un mūsu balss tonis mainās. Un mēs kļūstam tādi, tik lēni runājam un tik svēti, un mūsu lūkšanas ir tādas. Kā viņš teica, jūs mīlat ielus stūros rādīties un tā tālāk, jā? Un kura meitene te runāja par to, jā, par to Medžugorji, jā. Nesen man stāstīja arī šeit, kaut kur jūsu rajonā, notiekot kaut kur lūkšanas, un tas nemaz nav tajā konfesijā, un pārvest ir kāda ikona, un viņa raudot. Un viņai nākot ārā asaras no eļas, un cilvēki tiek dziedināti, un cilvēki tiek pievilti. Un cilvēki tiek pievilti, jo, viņi tiek pievilti. Jo es nekur Bībelē nelasu, ka neviena dievmātes glezna vai, šeit vispār Dievs saka, lai nedarīja viņa attēlu, lai neliek nekur, tā jau ir elku kalpība. Un nezinu, kā viņi, es nezinu, mēs nezinām, kā tur tās jaunās Marijas raudāšana notiek no tām gleznām. Iespējams, tur, es nezinu, tur ir kaut kādi konfīcais mugur arī, bet iespējams, ka tās ir demoniskas izpausmes. Ļoti iespējams. Ļoti. Un cilvēki daudzkārt nonāk tik tālu, ka viņi ir gatavi, ka tikai viņi dabū dziedināšanu. Ja? Un tas nav pareizi. Ja? Un mums par to ir jārunā. Un cilvēki meklē, viņi ir gatavi visu kaut ko, tikai lai dabūtu kāru, lai dabūtu. Un es saprotu, ka tu esi slims, tad ir tā, bet neiekritīsim šajā kārdināšanā. Bet slavu Dievam, ka cilvēki nāk arī pie saprašanas. Mēs arī lūkšanu tīklā lūdzām, varbūt jūs arī aizmirst, kā to vīrieti sauc, kurš vāc naudu par eitanāziju. Jūs dzirdējāt, kam bija, jā? Un viņam savāc to naudu, bet mācītājs pie viņam bijis,
vienalga kāds un par viņu lūdzu, un viņš ir atteicies no šīs eitanāzijas, un viņš ir atteicies no šīs naudas, un viņš ir teicis, ka viņš dzīvos, kamēr Dievs viņu uzturēs, jā, un slava Dievam, jā, tiešām slava Dievam, jā. Tātad reliģiskas bailes nav bijība Dievu priekšā. Tas ir ārēji iemācīts cilvēku tradīcijas, kuras, diemžēl, piekopja arī baznīcās. Ja? Tas nav, tā kā Gunta lūdza jūsu mācītāji, ka mums nav jānorāpo apkārt baznīcai, cik reižu vai Medžugorjē vai tur tajās klintīs jāuzrāpjas ar asiņainiem ceļiem, lai mums grēki tiktu piedoti. Nē, mēs varam izsūdzēt savus grēkus pat bez starpniekiem, un mūsu kungam Jēzum, un ir rakstīts, viņš ir uzticams un taisns, un viņš mums piedod, viņa asins mūs šķīstī no visiem grēkiem. Un atpirkti mēs esam nopirkti atpakaļ no vēlna varas ar Kristus bezvainīgā jēra asinīm. Amen. Un mums tas ir jāapliecina, jo reiz jau es šeit stāvēju pagājušā reizē un teicu, mēs to esam uzvarējuši ar jēra asinīm un savu liecības vārdu. Amen. Amen. Un ja vēlams uzbrūk jums un saka, ka tu esi tāds un tāds, bet tu skaidri zini, ka tu esi izsūdzējis, tad tu zini Jēzus asins, bet savus liecības vārds, jo tādējādi mēs šo melu tēvu uzvaram. Tā, trīs baiļu veidus aplūkojam, vēl es minēšu ceturtās, varbūt ir vēl kādas baidīšanās no ļaudīm. Tās arī nav bailes no Dieva. Salamana pamācības 29:25 saka, es domāju, ka pārsvarā jūs zinat, šo rakstuiet no galvas, baidīšanās no ļaudīm noved pie kā? Pie pazušanas. Ja? Varbūt citā tulkojumā ir verdzības, pazušanas man ir. Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas. Tas ir pretēji tam, ka mēs paļaujamies uz Dievu. Ko cilvēki par mani padomās? Mēs esam ar šādām bailēm, es esmu sastapusies. Jūs arī esat sastapušies. Sevišķi, ka ir jāliecina. Un nevis jāliecina, te jau ir vieglāk liecināt, jo mēs esam pārsvarā vienādi domājoši cilvēki. Bet tad, kad kungs mūs uz ielas kaut kur vai trolejbusā vai vilcienā vai savā skolā vai darbvietā pamudina svētais gars pieeja pie tā cilvēku un, ja, tad mums liekas, ko pārējie domās. Ja? Un arī šeit, priekšā stāvot, tagad vairs nē, bet sevišķi sākumā, kad es sāku kalpot te aiz šīs mēbeles, man bija bailes no cilvēkiem, ka tik tu kādu neaizvaino, vai tu iekļaujies tajos garīgajos uzskatos, kas valda tajā draudzē. Nu, ir tā. Un, jā, tā ir. Bet Dievs arī šajā ziņā ir stiprinājis un kādās lietās teicis, ka tev ir jārunā droši par tādām lietām, jo šī jautājuma vai šo lietu vai šīs atziņas dēļ es varbūt tevi esmu tikai pacēlis, lai tu stāvētu šeit. Ja? Tātad bailes, bijība, bijāšana Dievu priekšā nav dabīgas bailes, tās nav demoniskas bailes, tās nav reliģiskas bailes un tā nav baidīšanās no cilvēkiem. Bet kas tad ir bailes Dievu priekšā tad? Tā kā jau es sākumā teicu, strah Božī. Man ļoti patīk tas strah, viņš tāds krietns, gruntīgs vārds ir, vai ne? Kas izsaka visu bijība, nobijība, bijāšana. Man liekas, ka tie vārdi bijība, cieņa, pielūgsme. Ja tu kādu bijājies, tad tu viņu pielūdzi. Tā ir sirds attieksme, tā ir pakļaušanās. Šie visi vārdi, ko es nosaucu, ietver šis vārds bailes vai bijāšana, visus šos pārējos vārdus ietver iekšā. Bailes tā kunga priekšā mums, kas ir bailes, ja? Kunga priekšā vai strah, bijāšana, kas tas ir? Bijāšana tā kunga priekšā mums dos katrā dzīves situācijā noteiktu ieskatu uz lietām. Bijāšana tā kunga priekšā mums dos katrā dzīves situācijā noteiktu ieskatu uz lietām.
kad mēs saskaramies ar problēmām un nopietniem lēmumu pieņemšanu savā dzīvē, tad bijība vai bijāšana vai strah Božī, tā kunga priekšā acu mirklī mūsu sirdī pateiks, ko par to domā Dievs. Amen. Zelta vērta atziņa. Es jums tikai varbūt noformulēju, bet es ticu, ka mēs katrs savā ticības dzīvē to esam piedzīvojuši. Ja? Kad ir kāda situācija, mums liekas ļoti izdevīgi, es pieņemšu tādu lēmumu. Man šajā pavasarī bija lielisks piedāvājums un ienaidnieks arī tā, proti, pasniegt, viņš zina, ko tu visvairāk vēlies, uz kādu zemi aizceļot un ko redzēt, un man bija tik lielisks piedzīvojums, piedāvājums, un viss tik skaisti, un es piekritu, ka es braukšu un pat biļetes iegādājos, bet es zināju savā sirdī, ka nevaru. Un nevaru. Tu esi tādās, ka tu ar Dievu bet varbūt, bet nekas slikts jau nav. Bet bijība tā kunga priekšā acu meklī tavā sirdī pasaka, kas ir pareizi un nav, vai ne? Un beigās es domāju, pēc 2 nedēļām, es jums atdošu vairāk, tikai atlaidiet mani. Un redziet, tas ir tas, kad mēs saskaramies ar problēmām un nopietnu lēmumu pieņemšanu, tad bijība tā kunga priekšā, mūsu sirdī acu mirklī mums pasaka priekšā, ko par to domā Dievs. Ko par to domā Dievs? Ja? Ja mēs zinām Dievu vārdu, tad mums, Dievu vārdu bijāšana jau ir tā pati bijība. Tad tas pasaka mūsu sirdī, ko par to domā Dievs. Tā būs mūsu pirmā reakcija. Un tad mēs nedomāsim, ko mums iegūt no šīs situācijas, bet ko par šo situāciju domā Dievs. Ja? Mēs jau esam cilvēki. Ko man tas dos, ko ja es to izdarīšu, kāds labums man no tā būs. Tad, mēs pirmkārt domāsim, ko par to domā Dievs. Mhm. Jaunās meitenes, jūs tā esat neprecētas? Esat. Bijība, bijāšana tā kunga priekšā, tad, kad jūs bildini kāds vai kādu, un jums ir jāizšķiras. Bijāšana tā kunga priekšā acu mirklī jūs sirdī pateiks, ko par to domā Dievs, par vienu vai otru situāciju. Es saku to par dažādām situācijām, jo esmu piedzīvojis, ka mēs dziļi sirdī, ja mēs bijājamies Dievu, mēs tā kā varam, Ādams slēpties, bet patiesībā mēs zinām Dievu vārdu. Ja? Ir jautājums par to, vai mums bijība Dievu priekšā ir tik dārga, ka mēs paklausām. Bijība vai bailes Dievu priekšā mūs motivēs darīt to, lai izpatiktu Dievam. Tā motivēs mūs darīt to, lai izpatiktu Dievam. Nevis savām labumam vai kaut ko tā, nē. Pirmais, vai es patīku Dievam. Šī paudze, saka, šodien ir tāds un tāds gadsimts, šodien vairs tā nedzīvo kā kadreiz, šodien tu esi vecmodīga vai vecmodīgs, tev var teikt, bet ja tevi motivēs, ja tevi vadīs bijība, tad tev tas nebūs tik, tev svarīgākais būs, vai es izpatīgu Dievam. Pirmā Mūzes grāmatā ir tādas vieta tāda, kas noteikti mums paslīd garām. Pirmā Mūzes grāmata, 31. pants. Pirmā Mūzes 31. nodaļa, 42. pants. Ir ļoti interesants izteiciens, tur ir. Tur notiek strīds starp Lābanu un starp Jēkabu un tēvots Lābanu, un Jēkabs saka viņam, zini, ja nebūtu Dieva, tad es tev atrietos, tad es tev, iespējams, bija pāri darīts, muļķots.
mānīts. Un 42. pants skan: ja nebūtu bijis man tēva dieva, Abrahāma dievs, un tas, ko Īzaks bīstas ar mani, tad tagad tukšām rokām tu būtu man atlaidis. Ja nebūtu, Dievs, ko Īzaks bīstas ar mani, tad tagad tukšām rokām tu būtu man atlaidis, bet Dievs ir redzējis manas bēdas un man roku darbu un šunat lietu izšķīris. Un viņš tad piemina, Dievs, ko Īzaks bīstas, tad strah, Īzakam bija, Dieva priekšā šī bijāšana. Viņš piemin šeit, tad patriarkiem. Un šeit vēl tajā pašā nodaļā, 53. pantā, kur ir Jēkabs zvērests, atkal ir rakstīts Abrahāma Dievs un Nahora Dievs, lai ir soļi starp mums, viņu tēvu Dievu, un to Jēkabs apzvērē pie tā, ko Īzaks, viņa tēvs, bijās. Bijība tā kunga priekšā. Tas, ko mēs baidāmies, no kā mēs baidāmies, ja mēs ļoti baidāmies, var kļūt par mūsu dievu vai par mūsu elku. Ja? Ir tā. Bet Dievs necieš elkus savā tuvumā. Viņš grib, lai mēs bijājamies viņu un viņa vārdu. Un tagad mēs apskatīsim. Jums nav garlaicīgi? Nē, jo es jau tā vakar teicu, un varbūt esmu jums teikusi, kad es biju jauna kristiete, un mums bija prieka vēstī bija tāda, viņa ir sirma, māsa, skolotāja, gudra, pilna ar Dievu vārdu, Lilita Vilka, un kad viņa uznāca, es domāju, kā būs Dieva vārds pēc Dieva vārdu, un kā jaunai kristietē man likās diezgan garlaicīgi, diezgan gribējās vienmēr kaut ko iedvesmojošu, kaut ko tādu, kas tavs jūtas tā, ka tu aizēji uz spārniem, bet labi ir aiziet uz spārniem, bet spārni ātri, čik no jūtām nav vairs, bet Dieva vārds ir tas, kas paliek mūžīgi. Un Dieva vārdā, kad mēs iecementējam savus kājas Dieva vārdā, tad tas tiešām ir kaut kas, un es jums teikšu tā, ka, ja mēs saņemam, un es esmu to teikusi un apliecinu vēlreiz, tāpēc, ka es esmu to piedzīvojis, un jūs arī noteikti, kad mēs par kādu situāciju Dievs mums dod vārdu, remu, kad vārds izlec ārā, tā jau ir uzvara. Var paiet vēl laiks, bet tā ir uzvara. Es zinu, ka es jums šeit esmu tur par tiem saviem kaimiņiem stāstījis lejā, kur man visādi krauz manu dzīvi, un dienām un naktīm, bija šausmīgi ar labu un sliktu, un biju lejā ar viņiem tajā midzenī piedodiet runāt, un zeķītes dāvināju, siltas un visu kaut ko, bet es pirms gada biju saņēmusi vārdu, ka tu ies viņiem garām un neredzēsi viņu vietu vairāk. Jūs ziniet to vārdu bez Dievu, Saņēma vārdu. Un, zini, gads pagāja, un mums gāja, vispār ārprāts. Es savā dzīvoklī matrac noliku savā koridorā un gulēju pagājušu ziemu, lai man... Un saprotiet, un viņu nav vairāk. Viņu nav vairāk. Viņiem nepagarināja vienkārši līgumu, jo gadrīz 20 reižu pašvaldības policija kā pie viņiem bijusi. Viņi nav. Bet pagāja gads vēl gandrīz, kopš es biju saņēmusi vārdu. Un tas nav tāds vienīgais, un jūs noteikti esat piedzīvojuši, lūdziet Dievam arī vārdu. Ja jūs saņemt skaidri kādās situācijās smagā vārdu no Dieva, tad varat būt un āmen, pilnīgi 100% pārliecināt, Dievs ir uzticams. Notiks pēc šī vārda. Ir tāds brīnišķīgs vārds, viņi ir salidoši un apkārt kā bišķi spieti, bet viņi izdzisīs kā uguns ērkšķos, Dievs par kādu situāciju man devu šo vārdu. Tagad nekas par to neliecina. Vienkārši liekas, ka to cilvēku, par kuru es lūdzu, ir salidoši ap šo situāciju, bet Dievs, kad viņš dod vārdu, tas agri vai vēl Dievs savu vārdu, ja viņš nosūta tā kā lietu, viņš tukšā atpakaļ neaiziet. Āmen. Prasiet Dievam vārdu. Celieties no rīta, lasiet Bībeli, lūdziet, prasiet Dievam vārdu. Tas ir viss tāds
Uz to var paļauties. Tātad apskatīsim Jēzus pravietisko apskatu Jesajas grāmatā 11. nodaļā. Jesajas 11. nodaļa. Pirmie 3 panti. Jā. Zars, tas ir Jēzus, jā, domāts. Riesīsies no Isai cēlma un atves no viņa saknēm nesīs augļus. Un par to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Bijība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird. Šeit ir apraksts par Jēzu. Jesai pravieto, pravietīs kādas īpašības, kas būs Jēzus. Paturiet šo rakstu vietu prātā, un atklāsmes grāmatā 1.4 ir rakstīts. Atklāsmes grāmatā 1.4. Ir rakstīts: Jānis 7 draudzēm Āzijā, žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem 7 gariem, kas viņu goda krēsla priekšā. 7 gari. Un tad vēl atklāsim 4.5. No goda krēsla nāk zibeņi, balss, pērkons, 7 uguns lāpes, bet goda krēsla priekšā, kas ir 7 dieva gari. Un, ka mēs izskaitām, un mēs apskatīsim mazliet katru Jesajas 11. nodaļā, tad svētajam garām ir 7 šķautnes, vai 7 izpausmes veidi, vai 7 formas, kurās viņš sevi atklāja. Ja? Amen? Amen. Pirmais, tā kunga gars, te ir rakstīts. Es esmu atpakaļ Jesajas 11. nodaļā. Un par to klāsies un to sargās tā kunga gars. Tā kunga gars viens no svētā gara izpausmēm, kas runā uz mums Dievu pirmajā personā, jo ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Ja? Un paskatieties, kā viņi šeit ir sagrupēti. Un tālāk ir gudrības un saprāta gars. Gudrības un saprāta gars. Ja mums ir gudrība vai kādam cilvēkam, bet ja nav saprāta, kā šo gudrību pielietot, tad var būt bēdīgi. Ja? Ja ir gudrība, mazam bērnam var būt gudrība, kāds var būt ļoti gudrs bērniņš, bet viņam nav saprāta, piemēram, kā gudrību pielietot, tāpēc šie 2 kopā ir. Tālāk padoma un spēka gars. Mums var būt spēks, svētā gara spēks, bet ja mums nav padoma, ja mums nebija šis padoma gars, ir rakstīts arī, ka viņš, Jēzus, ir brīnišķīgais padomu devējs. Ja mums ir spēks, ja? Arī svētā gara spēks, bet mums nav padoma, kā viņu pielietot, pie kur cilvēku pieiet, atklāsmi, ja? Tad spēks bez padoma var izdarīt arī negatīvas lietas. Šie 2 ir kopā. Un tālāk atziņas un tā kunga bijības gars. Atziņa, kā ir rakstīts, uzpūš. Bet ja šie 2 ir kopā, atziņa un tā kunga bijības gars, kas arī ir pazemība, tad te var būt atziņa, bet tavu atziņu vadīs tā kunga bijība un pazemībā. Tu varēsi aizvadīt līdz cilvēkiem šo atziņu. Tādēļ, mīļie, bieži vien es esmu to novērojis, varbūt ne bieži, bet ir gadījumi, kad jauni kristieši savā dedzībā, viņi atgriežas patiesi pie tā kunga, un viņi pabeidz Bībeles skolas, un viņi gūst kādus zināšanas, atziņu, pareizu atziņu. Bet ja viņi nav bijībā vai pazemībā tā kunga priekšā, ziniet ko? Viņi ar savu atziņu var nākt pie tevis un tev tā sakapāt, ka tev būs vajadzīga Dieva žēlastība, lai tu pieceltos. Tas ir tas,
Kāpēc Dievs, kāpēc jaunā darībā teikt, ka neieceliet tos jaunuļus, ja? Kas ir jauni, uzreiz par nezinu kādiem kāpotājiem, ja? Ka viņi iet un, jo viņiem ir atziņa, bet skatieties, vai viņiem ir Dieva bijāšana. Šie divi ir kopā, šiem diviem ir jāstrādā kopā. Tad aitas avis netiks ievainotas. Viņas tiešām tiks stiprinātas. Un 3. pants, un redziet, te ir nosaukts tās īpašības, kas bija pār Jēzu, kas pieder svētiem garam, šīs 7 izpausmes veidi, bet komentē Dievs tikai 3. pantā bijību, jo viņš šeit bijība tā kunga priekšā būs viņām, kas salda smarža. Ne par vienu īpašību citu viņš nesaka, ka salda smarža, bet bijība, straha Božī. Tā kunga priekšā viņām būs salda smarža. Cik svarīgi ir Dievu bijāšana, mīļie. Es nezinu, mums ir jāstaigā striepetam ar drevēšanu tajā. Tālāk, ejam pie jaunās darības un pie Kristus, pie Jēzus. Ebrejiem 5:7 atveriet. Ebrejiem 5:7. Savās miesas dienās ar stipru balsu un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie tām, kas viņu varēja izglābt no nāves. Un mums ir rakstīts mūsu latviešu bībelē, un ticis atpestīts no bailēm. Un te vispār, ja Jēzus savās miesas dienās ir ar stipru balsu un asarām raidījis daudz karstu lūgšanu, tad tas ir Jēzus mums ir piemērs. Un ir reizes un vietas, kur mums vienkārši ir jāpasludina. Bet mēs nevaram tikai tā, šī zeme ir mūsu, un mēs tikai pasludinām, un mēs neko nedarām, tur ir rakstīts, Jēzus ir mūsu paraugs, viņš ar stipru balsi un asarām ir vērsies pie tā. Un tālāk, ko es jums teicu, mums ir rakstīts, ticis atpestīts no bailēm, un krievu valodā ir rakstīts, и услышан был за свое благоволение. Un ticis uzklausīts savas dievbijības dēļ. Un angļu valodā arī tā ir rakstīts. Un tādēļ Dievs viņu vienmēr uzklausīja un tika uzklausīts savas dievbijības dēļ. Jēzus lūdza ar Dieva bijību, krievu valodu. Un mesijāniskos rakstos man viņas uzdāvinājis, paskatījos, kā tur ir. Viņš ar stipru saukšanu un asarām bija pienesis savu lūgumus tēvam, kurš vienīgais bija spējīgs viņu izglābt no nāvis, arī tika sadzirdēts viņa cieņas pilnās bijības dēļ. Es, kas šito ieraudzīju, un šito mūsu, un tic atpestīts no bailēm, es par nezinu, es nesaprotu. Un ticis uzklausīt savus dievbijības dēļ. Kā tikt pie bijības? Vai mēs piedzimstam ar dievbijību? Māris teica, ka viņš nav piedzimis ar dievbijību. Citādi jau tu būtu, Māri, vai ne, no pašas jaunības kristietis, vai ne? Es arī nepiedzimstam, vai ne? Nepiedzimstam. Tā nav tā, ja mēs piedzimstam, Dievs mūs ir apveltījis, ielicis ar dabīgām bailēm, par kurām mēs runājām, bet dievbijība nav tā īpašība, ar ko mēs kas mums te iekšā rosās un ko mēs piedzimstam tad, kad mēs piedzimstam no augšienes, tad svētais gars mums iedod. Bet paskatīsimies rakstus. Salmana pamācības, 1. nodaļa. Vai jūs neesat noguruši? Nē.
Salamana, mazs bērniņš gan te kaut kur ir noguris, bet man jau viņš netraucē, protams. Tas nav tādēļ teikt. Salamana pamācības 1, 28, 29. Un tad viņi man sauks, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību tā kunga priekšā. Krievu tulkojumā neizbraļi strah Gospodina. Tad viņi neizvēlējās sajust bijību tā kunga priekšā. Tātad kā tikt pie Dieva bijības? Pieņemt lēmumu un teikt, Dievs dod man Dieva bijāšanu. Es varu teikt, un tu vari teikt, Dievs man jau ir, es jau bīstos. Bet ziniet, Svētais Gars tikai mums var atklātās Dieva bijāšanas plašumu, dziļumu un smalkumus. Kas tad īsti ir katrā situācijā, ko Dievs grib. Un tas ir arī rakstīts. Tas arī ir pamatots rakstos. Atvērsim 34. psalmu. 34. psalmu, kur ir rakstīts bērniņi, Svētais Gars uzrunā, es jūs mācīšu to kungu bīties. Bērniņi, es jūs mācīšu to kungu bīties. Tad, kad mēs savā dzīvē lūdzam pirmkārt, Dievs, es izvēlos dod man vairāk, dod man Dievu bijāšanu. Tad, kad es saprotu, ka manā dzīvē ir pietrūcis, tad, kad es izvēlos un saku, tad 34. psalms mums saka, tad Svētais Gars saka, bērniņi, es jūs mācīšu to kungu bīties. Es būšu tas, kas katrā situācijā tevi iemācīs. Un tam būs daudz svētības, jo šīm bauslim, kā es teicu sākumā, ir daudz apsolījumu un daudz svētību. 34. psalms. 11. 12. pāns, jā, man ir izrakstīts. Salamana pamācības 3.7. Neliecies savu pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Bijība un ļaunums nekad neiet kopā. Ja tu bīsties to kungu, tu nekad nedarīsi ļaunu. Bīsties to kungu un vairies no ļauna. Nepaļaujies uz sevi, neliecies sev pārmērīgi gudrs. Atdalies no ļauna. Bijība tev burtiski spiedīs, vai tevi vilks, vai tevi norādīs, vai tu vienkārši nevarēsi. Tas būs pilnīgi organiski tevī, ka tu dabīgi tevī, ka tu gribēsi atdalīties no ļauna, neskatoties uz ko, tāpēc rakstīts jaunajā derībā, netopiet šai pasaulē vai šim laikmetam, kurā mēs dzīvojam līdzīgi. Ja? Un tagad ir tā labākā daļa. Ieguvums. Mēs taču visi gribam ieguvumu. Un tas kungs zina, kad mēs gribam un viņš grib mūs svētīt. Bet visām viņa svētībām, mīļie, ir nosacījumi. Amen. Ījāba grāmata. Viegli atcerēties 28. Ījābs 28, bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība, vai bijāšana, vai bailes, tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Redziet, bijība un ļaunums nav savietojamas lietas. Tālāk, psalms 20 ieguvumi, ja, tie ir. Psalms 25, atvērsim, 25. psalms, 12. Kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas? Tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Mēs no kungu lūdzam bieži, pa kuru ceļu, kungs?
Ko man izvēlēties? Pa kuru ceļu man iet? Un te ir apsolījums, kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas. Tām viņš māca ceļu, pa kur jāstaigā. Svētais gars saka, bērniņi, es jūs mācīšu Dievu bijību, un ja Dievu bijību, tad es tev mācīšu arī ceļu, pa kuru tev ir jāstaigā. Un tālāk 14. pants, tajā pašā 25. psalmā, tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Viņš dalīsies, kunga draudzība, atkal krievu valodā ir тайна Господня, боящимся Его, и свой завет Он открывает им. Viņš atvērs tiem, kas viņu bīstas, savus noslēpumus. Mēs gribam zināt tā kunga noslēpumus, ko tas kungs domā, kāds viņam ir ieskats par to vai šādu lietu. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņš tiem atklās savus noslēpumus. Un šodien vēl Dievs man, tā kā mans acis aizveda uz 103. psalmu, kurš man nebija pierakstīts. Un tas ir tāds klasiska vieta, ko mēs zinām. Dāvīds dziesma teica to kungu, man dvēseli, un viss, kas manī viņa svēto vārdu, un tā tālāk, un kungs apžēlojas, un viņš piedod, un viņa žēlastība paliek mūžīgi, bet tur ir rakstīts, pasvītroju šorīt, 103. psalmā, 13. pants, kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas, atkal nosacījums. Nevis vienkārši, bet par tiem, kas viņu bīstas. Un 17. pants, bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi, mūžam dzīve tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnību uz bērniem. Žēlastība paliek tajos dzīve, kas bīstas, un svētība būs tad, ja jūs bīstaties, mēs bīstamies bērnu bērnos, mazbērnos, mazbērnos un mazbērnos, un cik tālu vien var saskaitīt. Ja? Salmana pamācības 10:27. Tā kunga bijāšana vairo cilvēka dienas, bet bezdievīgo gadi top saīsināti. Mums tam ir jātic, jo tas ir Dieva vārds. Salmana pamācības 14:26. Kas to kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Kas to kungu bīstas, tas ir kā drošā cietoksnī. Mums šodien ir vajadzīgs cietoksnis. Un kā vēl ir vajadzīgs, ja? Kad notiek, kad mēs uztraucamies par tiem mīļajiem, kas dodās uz ārzemēm, kad sprākst apkārt, kad tu nezini, kur var uzsprākt. Rīgas centrā bija sestdien, ja? Piektdien bija, ja? Soma kaut kāda atrast ar pulksteņu mehānismu, tā kā viltus, ja? Bet iedomājieties, bet šis, mēs dzīvojam tādā laikmetā, un tāds laikmets ir, un ja nemaldos, Devids Vilkersons pravietoja, ka terorisms būs tik nekontrolējams, ja? Viņš būs nekontrolējams, būs bailes ārā un iekšā būs. Bet mums ir Dieva vārds, kas to kungu bīstas. Tas tam pieder droši cietoksnis, un arī tavi bērni būs tur pasargāti. Un mazbērni arī. Salmana pamācības 14:27. Tā kunga bijāšana ir dzīvības savots, lai izsargātos no nāves valgiem. Salmana pamācības 19:23. Tā kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai. Tāds būs ar vienu paēdis, tā ka nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs. Un tad, kad mēs ejam mums ir jāierauga, ka šīm rakstu vietām, šiem pantiem ir viena vadlīnija. Bijāšana un vienlīdzības zīmīte dzīvība. Bijāšana, dzīvība. Bijāšana, dzīvība. Bijāšana ved uz dzīvību. Ja? Un šeit pēdējā, ko es nolasīju, tas būs ar vienu paēdis, atkal, lai paplašinātu
tādu skatījumu krievu valodā ir rakstīts Strach Gospodin ведет к жизни, и кто имеет его, будет всегда доволен. Vienmēr viņš būs apmierināts, ne tikai paēdis, apmierināts. Mīļie, apmierināt mēs esam ne tikai no paēšanas. Apmierinājums ir kaut kas vairāks par ēdienu. Mēs esam apmierināti, varam arī būt tad, kad mums ir tikai maizīt un ūdens uz galda. Ja? Bet kas to kungu bijājās, tas vienmēr būs apmierināts. Un tad ir jājautā, ja es savā dzīvē man pietrūkst apmierinājuma, varbūt es par mazu bīstos to kungu un ievēroju viņu likumus. Jo šeit es redzu kopsakarību. Un tālāk, Salmana pamācība 22.4. Pazemība, proti Dievu bijības alga ir, mēs visi to gribam, bagātība, gods un dzīvība. Tā ir rakstīts. Bet par bagātību runājot, tas nav tā, ka, es braukšu ar jaunākās markas mašīnu vai tā tālāk. Tas nozīmē, ka man pietiks un man pāri paliks labiem darbiem. Bagātības jēdziens šodien daudzkārt tiek izkropļots. Un es jums te nesludinu ārkārtīgu labklājības mācību, bet tas ir Dieva vārds. Bet tas nenozīmē, ka jums var nebūt 1000 avju ganāmpulkā. Vai jums var nepiederēt, vai jums pat rūpnīcas var piederēt. Un jums var būt tāda dāvana kādam, lai kalpotu ar to Kristus miesai. Bet Dievs apsola, pazemības, proti Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība. Tātad bijība atkal dzīvība visā. Psalms, te par kalpošanu mazliet. Psalms 2.11. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu. Tur ir rakstīts. Un sirds trīsām, jā? Es gribu atvērt, jo šeit arī kaut kas laikam bija sakāms. Psalms 2. Es kā tālāk. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Citos tulkojumos ir, latviešu skūpstiet viņas kājas. Un krievu valodā rakstīts служите Господа со страхом и радуйтесь с трепетом. Priecājieties ar drebēšanu. Priecājieties ar drebēšanu. Priecājieties ar drebēšanu. Un te man patīk, kad Dieva kalps teica, mēs daudzkārt darām tā, vai nu raudam, vai nu priecājamies. Un priecājamies tā lecam. Es nesaku mūsu vasarsvētku draudzēs netik daudz esmu to redzējis, bet es esmu bijusi arī dažādās citās draudzēs, harizmātiskās, ziniet. Priecājieties ar drebēšanu. Tas nav lekt kā diskotēkā. Amen. Tas nav lekt kā diskotēkā. Domāsim paši. Es neko nekomentēšu tālāk. Ja šo varētu teikt. Ja? Apustuļu darbi 9.31. 9.31. Tad draudzē visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers, un tā aug un dzīvoja tā kunga bijībā, un pilnam baudīja svētā gara iepriecu. Bijība un ieprieca. Kalpojiet tam kungam ar bijību un priecājieties ar trīsām, ja? Tāda drebēšana, ja? Šeit viņi dzīvoja tā kunga bijībā un baudīja arī svētā gara iepriecu. Efesiešiem 5.21. Es drīz beigšu. 5.21. Un esiet paklausīgi kam?
cits citam, Kristus bijībā. Esiet paklausīgi draudzē, būsim paklausīgi draudzē vispirms citam, un kas nav iemācījies būt paklausīgs viens otram vai citam, tam nav nemaz tiesību būt par līderi. Un citā vietā jau ir arī par paklausību vadītājiem, protams, bet šeit vispirms iemācīsimies būt paklausīgi Kristus bijībā cits citam. Ja? Un tā tur jau rakstīts ir, kas grib, tas tam jābūt visu kalpam. Kristus ir atkal mūsu piemērs. Viņš kājas mazgāja. Es te nenorādu uz to, ka kājas mums ir jāsāk viens otram mazgāt, ja? Kaut gan dažreiz var būt. Dažos es neesmu nekad darījusi to, bet kādos man ir stāstījuši ne tās draudžu pārstāvi, kas to dara regulāri, kad Svētais Gars ir skubinājis to kādā reizē darīt. Kādā reizē darīt, un cilvēki ir saņēmuši vai no attiecībās ir notikusi izlīdzināšanās, vai pat dziedināšana notikusi Svētais Gars, tāpēc es saku, bērniņi, es jūs vadīšu, tāpēc Svētais Gars, es jums mācīšu Dievu bijību, ja? Kā rīkoties. Mēs, paņemot rakstus, varam par reliģiskiem darītājiem pārvērsties. To ne. Efesiešiem 5:22. Sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem kā tam kungam. Man jau viegli runāt, man vīri nav. Jā, bet vīriem teikts, lai mīl savus sievas, kā Kristus mīlēja draudzi. Amen. Un atkal, tas ir Dieva vārds, un zinādam arī visādus gadījumus. Ir iemesli, lai nepaklausītu. Ir. Un nevienmēr ir, viens saka, tieši tā. Un ir iemesli, ne viss ir attaisnojams. Bet es domāju, arī mēs nevaram citam bieži vien kalpot Kristus bijībā, bet ja mēs paturam kā to augstāko, Kristus bijību, to Dievu vārdu, un darām neizpatiktam cilvēkam, bet tā prioritāte izpatiktam tam kungam, tad Svētais Gars arī mācīs, ko darīt šī panta ietvaros, lai īstenot šo pantu. Ja? Un pēdējā rakstvieta, 1. Pētera, 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa, no 15. līdz 19. pantam. Bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savu svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudraba vai zelta atpirkti no savas aplamās dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Topiet svēti visā dzīvošanā. Ja mēs steigāsim bijībā kunga priekšā, tad mēs topam svēti visā savā dzīvošanā. Tas kopā darbojas, strādā, tas parādās kopā. Un pavadīt bijībā savu svešniecības laiku, kas mums uz šīs zemes ir. Svešniecības laiks, kur ir mūsu tēvija un mūsu mājas augšā. Šeit mēs tiekam trenēti, gatavoti un attīrīti, vai ne? Lai mēs savu kunga priekšā varētu parādīties kā līgava, bez straipa, bez grumbas. Kā lūdzu? Un tam līdzīgi. Jā. Bijībā pavadiet ar Dievu bijāšanu
savā dzīvē, savos ceļos, pavadīt šo svešniecības laiku tādēļ, ka par mums ir samaksāts. Un ne ar sudrabu, ne ar zeltu, bet ar viņa asinīm, ar Golgātu, ar krusta nāvi. Viņš ir augšām cēlies. Šī bija konference vai vakars, ne konference, vakars sievietēm. Mīļās sievietes. Dieva bijība ir redzama, ne tikai dzirdama, ne tikai par viņu var runāt, viņa ir redzama. Bērni redz, vai mēs staigājam Dieva bijībā vai nē. Mūsu vīri redz, vai mēs staigājam Dieva bijībā vai nē. Un ar to Dieva bijību, mēs varam šos vistuvākos cilvēkus daudzkārt, bez vārdiem, bez bikstīšanas un bakstīšanas, iegūt, mantot tam kungam. Amen.